esam jau 200. Es domāju, ka mēs varam sākt. Sveiciens no Itālijas, no Boloņas, no vienas no lielākajiem ādas somu ražotnēm Itālijā. Parādu uzreiz pirmo ražotnes butīku. Tātad šeit iesim cauri visiem plauktiem, skatīsimies pilnīgi visus somu modeļus. Visas dāmas šeit ir tikai un vienīgi jaunākā kolekcija un ādas somas premium kvalitātes. Tātad somas, kuras es personīgi esmu pārbaudījis jau vairāk kā 10 gadu garumā, strādājam Satjaunībā X.com jau gadiem ar šo ražotāju, un es varu tev teikt droši, ka šīs ir somas, kuras tev kalpos ilgtermiņā. Nu ko, esat gatavas doties, bet pirms tam uzreiz atgādinu, kā tad notiek laiva shoppings tās dāmas, kuras mums pieslēdzās pirmo reizi, un sveiciens tām, kuras jau to dara katru mēnesi kopā ar mani. Tātad reizi mēnesī es lidoju šeit uz Itāliju, uz Boloņu, uz ādas somu ražotni, kur pavadu vienu veselu dienu vienā butīku un otru veselu dienu otrā ražotnes butīku. Skatoties šo te laiva ierakstu, ņem screenshotu ar somiņu vai aksesuāru, kurš tev patīk, sūti uz šo te WhatsApp telefonu numuru, norādot arī Latvijā saņemšanai Omnivas vai DPD pakomātu tieši kāds tas ir un savu telefona numuru. Dāmas, šim laiva ierakstam būs ieraksts, kurš būs spēkā ar visām šīm te īpašajām cenām, kuras es varu nodrošināt tikai un vienīgi esot šeit uz vietas Itālijā līdz pat svētdienai 26. aprīlim. Jauns somas modelītis ienāca burtiski brīdī, kad es aizbraucu pagājušajā reizē prom. Neliela izmērā somiņa, šāda te, ir arī garā lēncīta somiņai. Aizmugurē forši ir tas, ka kāpatiņa tagad var ieslidināt arī ātri kādas apslēdziņas. Somiņu tu vari nest gan šādu uz pleciņa, vai arī tu viņu mierīgi vari ar šo te lenci uzlikt kā krosbadī, jo manām somiņām dāmas ir tā priekšrocība, ka viņas var nest arī kā krosbadī un izskatās ļoti ok. Ir rāvēslēdzējs pa visu augšpusīti un iekšpusē dāmas būs oderīte no audumiņa un viena kabatiņa uz rāvēslēdzēja. Un uzreiz arī rādīšu toņus. Domāju, toņus mums rādīšu tieši tāpatās kā visas iepriekšējās reizes, tā lai jūs labāk saskatītu. Tātad šie ir visi pieejamie toņi. Un uzreiz arī nosaukšu jums cenu. 79 eiro. 79 eiro būs šis te skaistums. Un kā šis modelīts nebija, manuprāt, kādu pusgadu vispār nebija pārdošanā, tiešām uzreiz klāt pie kaut kā gaiša. Šāda stilīga somiņa. Garanā formā, paskaties, cik interesanti ir aizdare. Tātad šādi tiekam iekšā somiņā. Somiņā būs klasiska odarīte ar kabatiņu uz rāvēslēdzēja un aizmugurē paskaties kādu kabatiņu. Arī ļoti interesanta. Rokturītes, sudraba furnitūra starp citu šai somai, jo sudraba furnitūra ir diezgan liels rētums. Tātad ir regulējuma lence. Manā gadījumā arī ļoti labi piestāv manam outfitam šodienas. Un, protams, viņi var arī nest kā krosbati. Šādi forši tādi podziņi regulējās. Lūk, un šīs somiņas cena dāmas ir 98 eiro. Un parādīšu, kas ir palicis no toņiem. Jo viņi burtiski tikko ienāca, un es domāju, tikpat ātri arī viņas nebūs. Jo kaut kas jau ir tukšs, vairs tikai daži modeļi pieejami. Šoreiz mums baltu velk. Ļoti stingras formas. Šeit ir ļoti bieza āda. Aizmugurē nav kabatiņa. Priekšpusē šī ķepa būs dekoratīva, jo somā aizvarās uz spiedpodziņu. Un somai iekšpusē dāmas ir ādas odere ar vienu slipkabatu un ir arī garā lencīte, lai soma var nest plecām. Es to parādīšu uzreiz somiņa, kurai tas jau ir pielikts. Tātad nes uz rokas vai nesu plecā. Šādi te. Un šī soma noteikti arī ļaus to uzlikt kā krosbati. Paskatīšos, roktrītis šeit nenoņemās. Lūk, šādi somļi šoreiz ļoti daudz dažādās krāsās. Mēģināšu parādīt jums tās visas. Tātad rekur pat no augšņas. Un, manuprāt, šoreiz ir pieejami pilnīgi visi iespējamie toņi. Tāks, un somija cena 86 eiro. Parādīšu vēl vienu interesantu somas modelīti. Tāds nedaudz roķīgs somas modelis. Neliela izmēra somiņa, kā jūs zināt, nāk vasara, un vasarā mazās somiņas ir vienkārši, man liekas, top variants. Tātad atverās, redziet, atverās viņa šādi, izvelkās šī kastīte, tātad droši, viena kabatiņa priekšpusē, garā lencīte, un ir ādas odrīte, un dāmas iekšpusē nebūs neviena kabatiņa. Un arī tad iebāzt, vismaz ļoti viegli slīgt, nekādu problēmu iebāzt un izņemt ārā. Un dāmas somiņai ir arī garā lence, jūs tādu neredzat pārējos toņus, jums to parādīšu. Un es varu viņu uzlikt arī šādi te kā krosbatīgu somiņu. Ļoti viegli, pārsteidzoši viegli somiņu tiešām. Un šīs somiņas dāmas cena 80 eiro. Un rādu, kas ir pieejams no tonīšiem. Lūk. Gandrīz arī visi vasaras toņi. Šāda te somiņa, ieliksim plastīti, arī neliela izmēra mazulīta. Šādi te. Rādu jums dzeltno toni, kā jūs zinat, šis te lemon krāsas tonis ir vienkārši absolūts pavasara trends. Somiņai ir garais. Somiņai ir rāvēslēdzējs, tad man jau aizmugurē jau šopingo un skatāmies, lai neizmes mūsu krāsas. Un iekšpusē ir auduma odrīte ar kabatu uz rāvēslēdzēju un slipkabatiņu, un, kā es minēju, ir arī garā lence, lai somiņa var nest kā krosbadī. Un dāmas no tonīšiem, skatāmies, kas mums šeit ir balti, ir dzelteni, ir rozā, un kaut kas arī no šiem te pamattoņiem arī ir pieejams brūna. Koņika krāsiņā, šokolādīte un dāmas šīs somiņas skaistulītes cena ir 77 eiro. Nu rādu tev šādu te somas modelīti. Ļoti patīkama āda. Šis te grain skin, tas ir tāds pazīstamākais ādas veids. Īsais rupfrītis, tātad es paņemu un somiņu uzlieku pat ar visu savu polsteri. Ļoti ērti taciņā. Somai šāds te pārloks. Atveram iekšpusē tāda patīkama zamšādiņa. Ir rāvēslēdzējs dāmas visu augšpusīti un ir vēl viena lence. Un pat tā nav šaura, viņa ir pietiekoši plata. Es parādīšu citam modelim, kā izskatās jau uzlikts nejauši ārā. Un kas man patīk, ūde ir labi organizēta. Ir kabatiņa uz rāvēslēdzēja, ir arī sadaloša kabata uz rāvēslēdzēja un vēl slipkabatiņa. Un tātad somai ir divi roktrīši īsais un rādu, kā izskatās, kad ir garais. Lūk, nav gan regulējums, bet es teikšu pietiekuši gars. Es esmu īsa un man jau somai ir ar ekstra vietu. Un tad uzlieku arī kā krosbadī. Šādi te. Ļoti viegla, ļoti patīkama transformējuma somiņa. Šobrīd pieejama vairākos toņos.
rādu jums uzreiz, tātad, kur ir visi pieejamie tonīši, un tūlītās dāmas pateikšu, arī tāda ir cena. Skatāmies, vai šeit ir. Un cena ir 85 eiro šai te skaistalītei. Es vairs tikai skatos divas krāsas. Un man liekas, ka te ir pēdējās, var reka bišķiņ lejā stāv. Šos mums modelījumus arī pagājušais rādījusi ļoti patīkami smaigas ādas. Pieejams šobrīd gan tikai vairs melnā krāsā un šajā te konjaka krāsiņā. Un viņš tāds Hermes nedaudz dizainiņš, jo priekšā šī te foršā siksniņa, kas ir dekoratīva. Somiņai ir rāvēslēdzies bijusi augšpusi, un foršākais ir tas, ka Somai ir sudraba furnitūra tām dāmām, kuras meklē šo te sudraba furnitūru. Un izpusē klasiska odrīta kabata uz rāvēslēdzēju un šī te slipkabatiņa. Un Somiņai ir arī garā lense šāda regulējuma. Tātad, kad tev vajag, tu viņu ātri uzmet plecā, tad šādu mazulīti var arī mierīgi uzlikt kā crossbody. Man starp citu ir arī šī jostiņa, arī Hermes dizaina iedvesmotās jostiņas. Tās mums būs dāmas rīt otrā ražotnes butīka, tur es jums parādīšu, kas no viņām ir atlicis. Taču tā vienmēr forši saskaņot tāds kopējs vibes, kā es saku. Lūk, un dāmas tātad šīs Somiņas cena, ja es tūlīt viņu atradīšu. Un es redzu, ka šis ir tas iepakojums. 100 eiro. Tas bija viens no pirktākajiem Somas modeļiem iepriekšējā laivā. Es iešu cauri un pēc tam jums pateikšu, kur bija tie mast. Ļoti patīkami smaigas ādas. Sudraba furnitūra atkal šis pats Hermes dizaina iedvesmotājs vaibiņš. Un tātad Somai ir šāda garā lencīte, kas ir regulējama pilnīgi tāda kā siksniņa. Tātad mēs vai nu viņu šādu uz pleciņa, vai nu, protams, tas ir tāds tipisks crossbody Somas baskets, Somas, kas šobrīd ir ļoti populārs. Somas labus. Pašai iepatikās. Tik labi izskatās. Tātad rādu, kas Somiņai ir iekšpusē. Somiņa, tātad šie te sāniņi, viņi saregulējās uz šo te siksnīti. Var viņu atvērt, ja ir vajadzīgs, un tad var nesāt arī, piemēram, šādu. Jo principā tas aizdarē netraucē. Tad iekšpusē, kā redzi, aizdrītas augšpusē nav, bet tev ir vidēja kabata, kurā tu vari visas sensitīvās lietas sot. Un savukārt pa maliņām ievietot kaut ko tādu, piemēram, telefonu ātri iesludināt, ja, un paskaties, kāda patīk, un tāda auduma zamšveidīga ūdenīga. Lūk, šāds Somas modelītis arī jaunais šajā kolekcijā, un dāmas ir šobrīd pieejams visās krāsās. Tad man bija rokās bēša, tad ir šokolādīte, tad ir melna krāsiņa un ir arī konjaks. Un tūlīt jums pateikšu arī dāmas cenu. Nekas daudz gan vairs nav palicis. Dāmas cena ir 99 eiro. Skaistās krāsas. Arī jauns Somas modelītis parādījās tikai un vienīgi pagājušajā reizītē, kad es jau, protams, biju aizbraukusi prom. Es gribu šoreiz tev parādīt to, kas ir aktuāls. Tas ir dzeltenīgais, tātad garnas formas Somiņa. Ļoti labi tur formu. Arī rokuri nav ņigu, kas gāžās nos. Lūk, uzreiz ātri Somiņa uzliekam pleciņā. Liekas Somiņa maziņa, bet viņa nav nemaz tik maziņa. Somiņai ir šādas divas ripas. Tad rāvēslēdzējiem vai nu vēl līdz pusītei savēl kopā, vai nu izmantot tikai vienu. Un iekšpusē dāmas viena tāda slika kabatiņa un vienkārši patīkama tāda maiga zemšveidīga odrīte. Es teikšu tā, mazais lietusargs, lielais naudsmaks, sīkumiņi, pilnīgi mierīgi varēs šajā Somā ietilpt. Ekstra lences dāmas viņai nekādas nav. Man liekas tāda stilīga Somiņa. Skrienamā Somiņa tāda vasaras ikdienai, vai ne? Tātad, un dāmas cena, ņem uzreiz no iepakojumiem, man jau ir pieredze neņemt no birkām, jo pie birkām diezgan ir citi kodi. Un šīs Somiņas cena 92 eiro. Šie ir tie slavenie kisloki. Un jums ir paveicies, jo tieši tad, kad es esmu šodien, ir pieejamas visas iespējamās krāsas, kas vēl pagājušo nedēļu bija izpirktas. Tāda nu tā, ķeram uzreiz, negaidam ilgi, rakstam uzreiz WhatsAppā, kuru krāsu gribi sev. Rādu tev lielo versiju. Tātad lielā versija kisloks ņemšu gaiša zilu, lai man ir bišķiņ akcents. Paskatieties, cik liela viņa ir. Tātad uz manīm es esmu 1,60 m, tad paskaties, cik aptuveni liela viņa ir, jā. Kas ir forši šai Somai? Protams, super trendīgais kisloks, īsais rokrītis, uzliekam pleciņā. Mēs esam kā tādu maziņo Somiņu. Starp citu atzīšos, es tādu paņēmu arī sev, bet es pārēju paņēmu XS, jo tagad ir arī XS versija parādīšanas bišķiņ vēlāk. Tātad skatāmies, kas ir lācītiem vēdā. Klasiska odre, slika kabatiņa uz rāvēslēdzēju. Un dāmas ir arī vēl garā lence, tātad divas lencītes. Cena, tūlīt tās parādīšu cenu, arī parādīšu, pateikšu cenu. Tātad Somiņas cena, dāmas, šīs ir 89 eiro lielā versija un parādu jums arī visas šoreiz pieejamās krāsas. Tad nu ķeram ciet rozā, oranža, gaiša zila, bēža, sāģstonis, balta, citrona zeltena, šokolāde, ir arī sarkana šoreiz, vīna krāsa un ir arī melna krāsa. Pilnīgi visi iespējamie toņi, tikai redzu to, ka, piemēram, sarkans ir 1, oranža ir tikai 2, vīna krāsas tikai 3. Tā kā principā, kamēr mēs šeit esam, ja nu gadījumā tas, tad es ieteiktu tev uzreiz sūtīt man WhatsAppā ziņu, lai momentāli var dabūt tev nolikt tavu krāsiņu. Un tātad, dāmas, šī būs saucamā vidējā versija. Es teikšu, tā viņa tiešām pavisam mazāk. Ja jūs gribat, es tiltās īstenībā pat varētu vienu lielo pamest līdzi, lai var salīdzināt mirklīti. Lielā, medium versija. Saliekam dubšus šādi. Nu, tad kādu 5 cm atšķirība varētu būt, jā? Nu, lūk, redzam, te arī varētu būt uz 2 cm atšķirība. Lūk, šāda te. Es pat teikšu, tā baigi uzreiz vizuāli neredz, bet aptuveni 5 cm varētu būt, ka viņa ir mazāk. Tad lielo nolieku malā. Uzreiz pasaku arī, kamēr neizmirstu, mazai cena būs 86 eiro. Somijai ideoloģija, dāmas, pilnīgi tieši tāda pati. Ir šīs te divas jostiņas, siksniņas maziņā, tātad leciņā, šādi te. Un ir arī iekšā garā, tātad, lai arī
garāku vai pat kā crossbody. Šo pat iespējams, ka crossbody pat arī varētu labi izskatīties. Tātad, bet šeit ar tonīšiem dāmas būs grūtāk. Ir gan savests, bet tūlīt tās rādu, kas ir. Tātad man rokās ir bēša. Redzu vienu jaunu somas modelī. Mēģināsim šādi parādīt. Tātad ir bēšā, vīna tonīti ir vidējā, gaiši zila. Tā, šis mums ir melns tonis un rozā. Jā, un kur mēs redzam arī plauktā, kā jūs redzat, gandrīz nekas nav palicis. Un es domāju, tur gan ļoti liels bariņš ar meitenēm ir, bet es mēģināšu aiziet, lai jums parādītu arī uzreiz noliku šim statīvu. Un tad tā visi iet un vienkārši visu paņem, visu aiznes. Un rekur dāmas man ir mazulītes. Pilnīgi jaunas ienāca pagājušajā nedēļā. Tās būs XS, nebija XS, vai tādiem maziem meitenēm kā man. Man tā pirmā lielā un vidējā ir reāli par lielu. Tāpēc man gribējās maziņu. Tāks, es aizskriešu pakaļ tam divām, lai es varu vēl ar šo jums salīdzināt. Šī ir lielā, tātad vidējā, un tūlīt tās parādu. Bēž, jā. Un maziņā. Lūk, mēģināšu šitā tev parādīt arī. Lūk, lai tu redzi. Un saķeršu visu kopā, lai tu arī redzi, jā, šo te atšķirību. Šādi. Ceru, ka šis ir pārredzamāk. Tad, tādām es rādu šo te XS maziņo versiju. Šis ir pilnīgi manējais. Es jau paņēmu gan melnu, gan baltu, jo tās noderēs vienmēr. Un tad šai somiņai arī pieredz, ka pilnīgi tas pats. Tātad ir gan īsais rokarītis. Reku parādīšu uzreiz tādai, kurai viss ir pilts. Lai jums ir pārmaiņa krāsiņa. Maziņa. Šādi te. Un pamēģināšu arī uzreiz jums parādīt, kā izskatās, ka uzliek man krustbadīt. Mīlīga tā somiņa, mīlīga. Kā pasūtīt? Tātad augšā ir WhatsApp telefona numurs, ņem screenshotu no tās somiņas vai aksesuāru, kurš tev patīk, un sūti uz WhatsApp telefona numuru. Tātad tur attiecīgi norādi, kādu krāsiņu vēlies, un norādi arī, uz kuru pakumu Omniva vai DPD Latvijā vēlēsies saņemt. Latvijā dāmas būs uzreiz pēc maija brīvdienām, tas būs kaut kāds 6. 7. maijs, kad es saņemšu visu Latvijā. Vidēji apmēram cik centimetri, es uzreiz dāmas nepateikšu. Man ir pēc tam jāsamērās. Var uzrakstīt man droši WhatsAppā. Es šeit būšu līdz pēc Latvijas laika 7 vakarā, un es noteikti varēšu tad samērīt vēl tas, kas būs nepieciešams. Jūs droši man jautājat, jo man nav pie rokas šobrīd mērlēm, tad mums ir jāiziet cauri vēl ļoti daudz. Tad šīs ir mazulīte, dāmas, un mazulītes cena XS ir 79 eiro. Vienkārši ir jāgrāb, kāpēc. Paskatieties, cik krāsa ir. Un paskatieties, kas ir palicis. Gandrīz nekas. Tātad ir bēšiņa, ir šāda tauptonis, melna, citroniņš skaists, rozā, gaiši zila, balta, bet paskatieties, dāmas, atlikumi. Tur vairs gandrīz nekā nav. Paskatieties, cik forša soma. Ļoti pirmkārt stilīga, otrkārt ļoti ērti. Man patīk, kad ir šīs te garais rokas uzreiz. Tu vēl vari noregulēt viņu īsāku, var vēl drusiņu padot garāku. Tad, ja padot garāku, var kā crossbody, bet viņa principā šāda tipa somiņa. Un dāmas, tātad somai ir divas sānu kabatas uz šādām poziņām. Ir, kā redzat, aizslēdzies, ka viņš augstpusīti un iekšpusē pilnīgi klasiska odere. Protams, ekstra nekāda lence, protams, nav, jo viņai jābūt lence. Lūk, šīs somiņas dāmas cena uzreiz jums saucu. Ir 88 eiro, un skatāmies toņus uzreiz kopā. Tātad rozā, dzeltenī, gaiši zila. Šī būs tauptonietis, konjaks un melna un sarkana. Vēl krāsiņa šeit padīšu. Tev ļoti skaisto šo te versiju, kas ir tas citroniņš. Es skatos, man uzreiz pilnīgi izskūst, jo man ir citrona piekariņš, kur es paņēmu pagājušā reizi un liekas tik superīgi, tik mīlīgi. Ļoti jauks izmērs, stabils plānotājs, viņā noteikti ietilps. Man patīk, ka uzreiz ir garais rokaris. Hop, uzmetam plecā un dodamies ļoti pateicīga forma, ļoti klasiska somiņa. Tātad atverās šādi uzslēdzīt, tik patīkama maiga ādiņa. Un dāmas, protams, ir arī garā lence, lai varam nest pleciņā. Un kas man patīk, paskatieties, sādaloša šāda josla pa vidu, kabat uz rāvējslēdēju, un arī šeit vietiņa. Ja, tak sanāk divas atsevišķas vietas, piemēram, vienā ieliekam lielo naudas maku atslēdziņas, otrā, piemēram, mēs ieliekam plānotāju, ja. Un man liekas riktīgi forši. Šis ir pilnīgi jauns somas modelis, un tās ir, pirmkārt, šī man rokās ir pēdējā. Uzreiz jums saku, jo es vairs taukā neredzu, un tūlīt parādīšu, kādi toņi ir, bet pirms toņiem es pateikšu cenu 88 eiro. Vienkārši. Un dāmas, skatāmies. Tātad citrons tikai viena, kura paspēs būs bēša, gaiši zila, balta, taup. Es teiktu tāds, tas sāģi, bet tāds vairāk uz hakīšu pat vilktu. Un melna. Un paskatāmies, kas ir plauktā. Jūs jau redzat, dzeltenās vairs nav. Tad cik viena konjaka vēl ir. Ir konjakiņš, 1, 2, 3. Bēšas baltas, zaļā sāģis tikai 2, 3 ir gaiši zilas, ir melnas un taup. Dzeltenās vairāk nav. Noteikti pamanīju, ļoti daudz, kur pasaulē modes blogeri par to runā. Šie te divi toņi vasarā, konjaks un bēšais, miksēts gan ādas versijās, gan, piemēram, miksēts ar audumu, kiesim tālāk rādīšu. Ir vienkārši sezonas maskarā. Protams, āpaļie roki. Izskatās vienkārši super gaumīgi. Man drusīgi tāds vasarīgs outfits, jo šeit ir 22 pat ar visu lietu. Un tad man liekas uzreiz tā superīgā sajūta, ka izēja tāda somiņa, piemēram, konjaka krāsa šļapka, cik forši izskatās. Lūk, un šai somiņai būs rāvējslēdzēja pa visu augšpusīti. Iekšpusē dāmas klasiska odere ār kabatiņu rāvējslēdzēja, gara lencīte, lai tu vari uzlikt pleciņā. Ļoti patīkama maiga ādiņa, un dāmas cena ir 86 eiro. Man pašai gribās tā ir 86 eiro, un šoreiz nav daudz, bet ir toņi vēl. Es pēc citu mēģinu jau nometīt balto krāsu. Skatos, viņi daudz ko šeit nav izpakošot, tas jums acu priekšā izpakošu balto krāsu. Man vajag balta soma.
Man liekas, ir tik smuki. Lūk, un dāmas cena, es nezinu, vai es teicu, es jau vairs neatceros, ko es teicu. 86 eiro teicu. Tātad ielikšu plauktā tas, kas nav ielikts, un skatāmies toņus. Dzeltenīgais, tikai viens dāmas vēl ir ekstra. Melns, šis tas skaistais jauktais tonītis, kurš ir vienīgais. Vienīgais. Tātad, šāds pat miksiņš interesants, bet ar taupu toni baltā. Tātad gaiši zilā, ir arī rozā, bēšiņa, šokolādīte. Paskatieties, kāds foršs miksiņš ar taupi, bēšs ar taupi un tādā tumši brūngana. Lūk, bet, kā jūs redzat, rekurādījums plauktā, nekas daudz vairs nav palicis. Interesants, bet teikšu uzreiz, šis somas modelis būs gara auguma dāmām, visticamāk, ne tādām kā es, 1,60 m. Lūk, paskatieties, kāds interesants somas modelis. Gara soma, es teikšu tāds kā banāniņš ar šo te Celine dizaina iedvesmoto metāliņa daļu. Aizmugurē milzīgs rāvējs laidies pilnīgi pa visu augšpusi. Soma atverās šādi uz magnetisku podziņu, paskaties, mini kabatiņa un iekšpusē vienkārši zamša šāda liela odara. Ļoti viegla soma, tāda burzīga, es teiktu, burzīga kādā ziņā, nu viņu var iesprest vienkārši. Tu pat viņu vari nest, protams, šitā, jo ir tādas stilīgi. Es nestu viņu šādi. Un dāmas vēl klāt ir šāda te garā lense, lai tu somu, viņa jau var uzlikt plecā, bet es domāju, tas varbūt vairāk būtu šādi. Bet priekš maniem viņa, protams, ir super par lielu. Es viņu, ja nestu, tad nestam tikai vienīgi šādi, piemēram. Pašu jaunais somas modelis, dāmas, šim somas modelim 95 eiro ir cena, tātad beiža krāsa, melna, rādu tuvāk, un tātad gaiši zila, rozā, šokolāde un konjeciņš. Pašu jaunais somas modelītis. Un somas modelītis pagājušajā reizē es jums viņu arī rādīju, viņš ienāca tiešām pagājušajā mēnesī tikai. Šāda interesanta somiņa, ļoti viegla, ļoti stabilas formas. Rāvējs aizies pilnīgi pa visu augšpusi, starp citu šī ir viena no pirktākajām somām ražotnēm, un uzreiz to pateica, kā es šodien atbraucu. Un iekšpusē dāmas ir ādas odere, nav neviena kabata, un vēl ir garā lense. Tātad kā somiņa, kurai iekšpusē sanāk ir vienkārši ādas oderīte. Lūk. Un ir garā lense, bet manuprāt, nekur nav pielikta. Tas ir tas, lai tu vari uzlikt viņu pleciņā. Domāju, daudz nerunāsim, 87 eiro, bet šajā reizē, atšķirībā no pagājušās, dāmas ir savesti tikko pilnīgi visi toņi. Tātad balta, šokolāde, tur mēs redzam citronu dzelteno sāģu toni, gaiši zilo toni, bēša, taupe, melna, ir sarkana arī un vēl ir rozā. Parādīju visus toņus, un kā jūs redzat, kur ir daudz somiņu. Es teiktu A4 formāts. A4 formāta lielums, priekšā šāda ķēde, tu viņu vari pasist kā klaču, piemēram, šādu te. Un šo tu vari izmantot kā īso rokturi, paskaties. Tu vienkārši paņem un uzmet viņu pleciņā, pateicoties šai ķēdei. Sudraba furnitūra, iekšpusē dāmas to parādīšu, ļoti interesanti, skatieties. Cik tur ir daudz vietas, 3 dažādas atveres, tātad viena vēl pa vidu aizdarās ciet un viss pāri lielais rāvējs laidzies. Un dāmas lence nav regulējuma. Kā šis izskatās, skatieties. Liels, plašs un viņa tāda, ziniet, ļoti patīkams tādas formas, maiga. Tas nozīmē to, ka viņa arī ļoti labi izskatās un var, kā es teicu, pasist viņu palīdzēt. Un ir ļoti daudz krāsas, dāmas cena, viņa ir 87 eiro un skatieties, cik daudz dažādu krāsiņu. Un šajā reizē tiešām varu teikt, ir daudz. Re, kur vēl pat ir oranža, kas nav izlikta. Jā, ja ir daudz, tad tas nozīmē to, ka mums vēl ir iespēja kaut ko no tā visu izvēlēties, jo bieži vien, kā es saku, šeit ļoti ātri visu izpērk. Parādīšu vēl vienu klasisku somas modeli, kurš ir, manuprāt, jau pēdējās 3 kolekcijās. Tātad ir izpelnījies savu vietu palika kolekcijā. Paskatieties, cik interesants pītas ādas rupturis. Tātad piedod tādu fancygu, ja, stila elementu. Šāda soma, pietiekoši laba izmēra. Paskatieties, sānus var ieregulēt ar šādu te lipiņu, šādi te. Un skatāmies, kā soma atverās. Man likās, ka šeit ir kaut kas, bet nav, redzi. Ir rāvēsaizies pa visu augšpusīti. Un skatāmies, iekšpusē patīkama tāda auduma maiga odrīte un kāpēc uz rāvēs. Un iekšā ļoti daudz vietas, un dāmas vēl ir pat garā lence, lai somiņu uzlikt plecā. Lūk, un vēl pat iespējams saregulēt šos te sānus, un tad, kad tu sānus saregulē, tad tā somiņa kļūst vēl platāka. Un arī paskatieties, stabils sprīdis sāniņā. Un uzreiz dāmas rādu, kas no krāsām. Tauptonis, tumšs tauptonis, manuprāt, tas ir pat nedaudz spēlēcīgu velku. Melns un konjaks. Šīm somiņām tā ar krāsām parasti ir, citi toņi nav bijuši, tādi pamat toņi gardrobē. Tā, ceru, ka šis ir tas modelis, un šai somiņai dāmas cena ir 115 eiro. Jums pavisam jaunu somas modeli. Es saku, viņš tāds nedaudz Dior stila iedvesmots somas modelītis. Tipiska pleca soma, ļoti skaistā formā. Ļoti plats, foršs, regulējams rokturis. Šāda te, man patīk arī ļoti izmērs. Skatāmies, somai šāda atverās forša un labi slikt rāvējs laidzēs. Iekšpusē ir ādas odre, kas vienmēr ir forša, ja nu gadījumā tev, kas izlīst uzkopt super viegli. Un ir kabat uz rāvējs laidzēja. Šāda te somiņa. Un, jā, viņai forša tā lipa regulējās, ja, ka tu vari viņu aizbāzt, tev nekas nekur nekarājās. Un, kā jūs redzat, ļoti viegli aiztaisīs ciet. Šoreiz ir pieejami visi toņi, pavisam jauns modelis, tātad tauptonis, melns tonis, konjaks un bēšais tonītis. Un uzreiz dāmas pateikšu arī cenu, un skatos, ka vismaz ir vēl šobrīd atlikumi. Cena ir 110 eiro.